Čehu katls, Viadrus U22, tas ir granulu deglis feroli, ja? Un šeit bija šitais te vecais deglis, ja? Un tur kaut kā greizi strādāja šneks vecais, ja? Tāpēc tas ir tā kā svopa celonis, maiņas celonis, kā vajag degli, kurš strādā un kurš darbojas un kuram ir atbalsta numurs 247. Nu, tas ir rupji, lūgums zvanīt darba laika robežas, bet, nu jā, tas jau ir detaļas. 59 grādi siltuma nesēja, apkura iet uz radiatoriem, ja, un re, kur ir liesma, kura liecina par to, ka iekšā viss notiek, viss kurās, viss sildās, re, kur ir plaukti. Īpašniekam jau bija, viņi ekonomē līdz 25% no gada patiriņā. Šeit māja ir 150 kvadrātmetri, tas nozīmē, ka tas ir vesela tonna gada griezuma. Ja? Lūk, tas ir katls Viadrus, tā viņš izskatās. Tagad Rīga ir 19 grādi, 21,9 tas ir istabas temperatūra, kuru rāda šitais te temperatūras devējs. Kur 22, 21, nu viņam ir aizķēršana neliela. Un tad kur 30 grādus mēs gribam sasniegt. Priekš kam? Tikai, lai pārbaudītu, kā viņš strādā, tas ir piespiedu kārta ieslēgšana. Ja? Un kur notiek sildīšanas process. Ja gribam izslēgt, taisam vai no 20, vai no plus 5, cik mēs gribam. Bet tagad, lai stāv 30. Ja? Ja mēs gribam 20 tepatās, tad, kad būs 20,1 deglis izslēgsies, un kad temperatūra samazināsies uz leju, būs 19,6. Un tad deglis ieslēgsies. Delta pusgrāds. Sūknis automatiski ieslēgsies pie 50 grādiem. Re, kur ir granulas uzrakstīts, jā. Šeit ir 0. Tas ir temperatūra šitā sūkņa relēja, piedodiet, jā. Jau aizrunājus. Un re, kur ir sūknis, kurš tagad mauc uz trešā ātrumā. Un tad viņš cirkulē pa visu māju, izplēš karstu ūdeni. Re, kur šeit tas bija, kad katls izslēgts, tas bija uz pusi, kad viņš strādā ar malku, protams, ar granulam, tas iet 50 uz 50, ja, gan mazais loks, gan lielais loks. Kad ir granulas, maksimāli šeit, uz augšu, lai šita te caurula būtu augsta, vēsa, šita būtu karsta. Re, kur 60 grādi ir, un drošības sensors ir uz vietas, ja. Spiediens ir pusbārs, ja? Jābūt vieniniekam pusotrs. Pēc tam varam piepildīt ar šito te krānu.